Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji un skatītāji. Ar šo video stāstu mēs sūtām sveicienus ikvienam, kurš kādreiz ir bijis vai arī šobrīd joprojām ir saistīts ar biedrību Latvijas Sarkanais Krusts, partneriem citās organizācijās un katram, kurš mīl mūziku un dziedāšanu, vai varbūt vēl tikai apsver vēlmi iesaistīties mūzikā. 2023. gadā Latvijas Sarkanā Krusta struktūra vienība Latvijas Sarkanā Krusta jaunatne svinēja savu 100-gadi. Mēs svinējām svētkus, rīkojot konferenci, aicinot reģionālās jaunatnes nodaļas veidot īpašus pasākumus, sākām vēstures rakstu sēriju, veidojām arī video stāstus un centāmies atkal atjaunot kādu kādreizēju tradīciju – Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes kori. Jā, tāds patiesi savulaik bija, liels un kupls. Ir apritējuši 2 gadi, un visu šo laiku mēs esam pieķērušies pie domas, ka savu 100-gadi mēs turpinām svinēt ilgāk, jo, protams, paveikt visu vienā gadā nemaz nav iespējams. Un īpaši ir jāizceļ tas, ka turpinās 100-gadē iesāktā tradīcija, ideja Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes koris. Joprojām aicinām dziedātājus pievienoties un ar dziesmām priecēt citus. Bet vienlaikus šobrīd, 2025. gada vasarā, varētu teikt tā, zvaigznes ir sastājušās tā, kā tām vajadzēja sastāties, un šķiet nevarēja būt neviens cits labāks brīdis, lai šodien sarunā mēs tiktos ar vēl kādiem īpašiem viesiem. Un pirmkārt jau tāpēc, ka 2025. gads ir Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes kora 100-gades gads. Un tas tikai pierāda to, cik spēcīga savulaik bija šī jaunatnes kustība, ja reiz 2 gadus pēc tās izveidošanās varēja tapt koris. Bet otrkārt, mūsu tikšanās šoreiz ir ļoti īpaša tāpēc, ka tiekamies dziesmu svētku laikā. Šis ir laiks, kad Rīgu un arī citas Latvijas vietas piedimdina 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, notiek koncerti un mēģinājumi, un Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes korim kādreiz vistiešākajā veidā bija saistība arī ar dziesmu svētkiem. Un šodien mēs pakavēsimies atmiņu un pieredzes stāstos par to, kāds tad Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes koris bija kādreiz, kā koru un diriģēšanas tradīcija tika pārmantota nākamajās paudzēs, kā ir notikuši vairāki centieni atjaunot kādreizējo Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes kori, un vai dziedāšana joprojām ir vērtība jaunu cilvēku skatījumā. Un tāpēc es esmu ārkārtīgi iepriecināta, ka šodien kopā ar mani šajā sarunā ir kādreizējā 1925. gadā dibinātā toreiz Latvijas jaunatnes Sarkanā Krusta kora dziedātājs Modris Ziemelis. Modri, esiet sveicināts! Sveicināts, man prieks tikties. Paldies, ka jūs esat kopā ar mums. Sarunā arī cilvēki, kuri visciešākajā veidā ir saistīti ar kādreizējā Latvijas jaunatnes Sarkanā Krusta kora vadītāju Jāni Milzerāju. Tas ir Jāņa Milzerāja mazdēls un diriģents koros Jumis un Salve, Aldans Milzerājs. Sveiks, Aldan! Sveiki! Jāņa Milzerāja mazmeita, diriģente, kamerkora Vidus un jauktā kora Senrīga mākslinieckā vadītāja, kā arī Rīgas 45. vidusskolas jauktā kora Rubato mākslinieckā vadītāja Baiba Milzerāja. Labdien! Un jāsaka tā, šobrīd atjaunotā Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes kora pašreizējais diriģents, un viņš arī jauktā kora Ogre diriģents Ronalds Rāviņš. Labdien! Esi sveicināts, Ronald. Par Latvijas toreiz jaunatnes Sarkanā Krusta kori varētu runāt ļoti ilgi un plaši. Arī liecību ir gana daudz, un tātad jāatgādina, ka koris tika dibināts 1925. gadā. To vadīja Jānis Milzerājs. Viņa palīdze un koncertmeistare bija Ērika Krūtaine. Vēlāk viņa ar Jāni apprecējās un kļuva par Ēriku Milzerāju, Aldana un Baibas vecmammu. Un koris sniedza koncertus Latvijā, devās ārvalstu braucienos, piedalījās dziesmu svētkos. Tātad darbība ļoti plaša un krāšņa līdz brīdim, kad Latviju
Latvijas Sarkano Krustu, un līdz ar to arī jaunatnes kora darbību iznīcināja vairākas Latvijas okupācijas. Un šajā sarunā es vispirms vēršos pie jums, Aldan un Baiba. Jūsu vectēvs bija diriģents. Jūsu tētis Pēteris, kurš, diemžēl, pagājušajā gadā devās mūžībā, profesionāli ar mūziku nebija saistīts. Viņš bija arhitekts. Bet ko jūs, kā mazi bērni, kā jaunieši no sava tēva, no vectēva, no omammas, ko jūs kādreiz dabūjāt dzirdēt par Latvijas jaunatnes Sarkanā Krusta kori? Jā, laikam man jāsāk, jo tāpēc, ka tā kā es esmu vecākais, senākais no diriģenta Jāņa Milzerāja mazbērniem. Faktiski vecais tēvs ir leģenda. Kā bērni mēs jau to tā neapzinājāmies, mēs tā pamazām jutām, kad ir kaut kas, ka tā ir, kā pagātne ir kaut kas tāds, ļoti svarīga lieta, ja? Un tā, man tas saistījās konkrētāk ar to, ka es biju aizvests uz zēnkoru koncertu, kur man iepatikās šī skaņa zēnkorim laikam. Man bija laikam gadi 7 vai 6, un es esmu pieteicies mammai, ka es gribu dziedāt korī. Un tā tad mani aizved uz Emīla Dārziņa mūzikas skolu. Un pirmo klasi, kamēr es mācījos mūzikas skolā, Opaps, kā mēs viņu saucam ģimenē, diriģents Jānis Milzerājs, man katru dienu ved uz mūzikas skolu, Raņa bulvārī, kas bija, pa Baroni ielu mēs gājām, 2 autobusu pieturas ar kājām. Un, protams, man tas laikam bija tā visciešākā saikne, kas mani varbūt tālāk vadīja arī un uzlika tādu pienākumu, arī turpināt šo ģimenes lietu. Protams, arī omām visur bija iesaistīta un ar klātbūtni visu laiku nostiprināja to sajūtu. Tās ir tās pirmās bērnības atmiņas. Un vai caur šo klātbūtni un būšanu kopā, kā vectēvs tev nāk pakaļ pēc kora mēģinājumiem, vai kaut kādos momentos arī ienāca stāsti sarunas par to, kas kādreiz notika Latvijas jaunatnes Sarkanā Krusta korī? Kur šis koris devās, kā notika mēģinājumi, ko viņi dziedāja, kāpēc koris varbūt pārtrauca savu darbību? Vai jūs kaut kā pamazām un kā jūs apaugāt ar to informāciju? Jā, manā gadījumā tas bija tā pakāpeniski. Es tā jūtu drīzāk to, ka tā ir kaut kāda liela, tāda svarīga lieta, kas ir pašsaprotama. Ja? Un tā konkrētāk vecais tēvs ar to tiešām ļoti lepojās, bet viņš nelielījās. Viņam nebija tā, ka viņš varēja just, ka tā ir viņa tāds dzīves pamats, ja? Tas bērnu kors un tas, ko viņš ir darījis pirms kara pamatā. Varbūt, Baiba, kādas ir tavas pirmās atmiņas un pirmā informācija, ko tu uzzināji par to, ko tavs Opaps kādreiz ir darījis, kādu kori viņš ir vadījis? Es varu pastāstīt, Alden, tu nemaz nezini. Vēsture atkārtojās pa spirāli. Arī mani Opaps vadīja uz Dārziņa skolu. Tikai uz sagatavošanas klasi, un viņi jau bija Pārdaugavā. 2 reizes nedēļā ar Opapu pie rokas, vai es Opapam pie rokas braucām uz Pārdaugavu. Jā. Pēc tam gan, un tas bija tieši 1 gadu, un tālāk Opaps aizgāja mūžībā, bet man arī bija šī jaukā pieredze ar Opapu doties uz skolu. Bet man atmiņā atkal ir, ka milzīgie nošu un grāmatu krājumi Opamas mājās, un ka Opaps pētīja cauri visas grāmatas. Viņam faktiski bija visa to laika pieejamā kora mūzika, ne tikai bērnu kora skaņdarbi, bet visu koru skaņdarbi. Viņš bija izpētījis, visas partitūras bija atzīmējis. Kaut kādas smukās dziesmas, nesmukās, kur kaut kas pietrūkst. Un tas bija tā, un man vēl no bērnības ļoti prātā 2 milžu tikšanās. Tika saorganizēts, ka tiekās Jānis Milzerājs un Leonīds Vigners. To vienkārši ir grūti aprakstīt, bet tādi 2 gari giganti. Faktiski. Es biju galīgi sīks bērnelis, bet kad tu vienkārši redzi, neredzi cilvēks, bet tu redzi to garu spēku abiem.
Par krusta kori. Opapam un ammai mājās visu laiku nāca cilvēki, viņi bijušie skolnieki. Un dažādu vecumu bija gan no pedagoģiskās skolas, gan arī no sarkanā krusta kora. Un līdz ar to tas viss bija organiski. Mēs zinājām, ka tāds koris ir, ka viņš ir likvidēts kara laikos. Pārsvarā Opaps ar Omam dzīvoja Kurzemes katlā un pēc tam atgriezās Rīgā. Tas bija pilnīgi organiski. Tas nebija mums arī neko neslēpa un nebija tāda varianta, ka mums nestāstītu par pagātni, nestāstītu par izsūtīšanām, jo bail no varas. Tik traki nebija. Mums stāstīja visu. Mērenās devās un arvien dziļāk. Jā, tagad, protams, arhīvi, muzeji glabā ārkārtīgi daudz liecību, fotogrāfiju par to, kāds savulaik bija Latvijas jaunatnes sarkanā krusta koris. Un te mēs, piemēram, arī redzam fotogrāfiju no 1928. Gada, kad koris ir devies ekskursijā pie Staburaga, pēc tam arī 1931. Gads, un tie ir 7. Latviju vispārējie dziesmu svētki Rīgā. Te arī manis sākumā pieminētais fakts, ka sarkanā krusta jauniešu koris piedalījās dziesmu svētkos. Tālāk, ja mēs dodamies pa laika spirāli, ir Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms jau 1934. Gads, tātad kora pārstāvju tikšanās ar ministru prezidentu Kārli Ulmani. Un tad arī Baltijas un Ziemeļvalstu jaunatnes sarkanā krusta konference un konferences dalībnieku gājiens uz Brāļu kapiem. Tas, lūk, ir 1936. Gads. Vēl arī koris nevien piedalījās dziesmu svētkos, bet devās arī ārzemju braucienos uz Zviedriju, uz Dāniju. Ceļojums tika mērots ar prāmi. Un te lūk arī jūsu vectēvs Jānis Milzerājs. Un vai tā var teikt, Baiba un Aldana, ka tieši vectēva darbs un šī viņa cēlā personība bija pamudinājums arī jums pašiem kļūt par diriģentiem? Tā tas laikam bija tiešām. Jā, es varētu pat pievienot šeit varbūt vēl vienu fotogrāfijas skatu, kur tas bija vienīgais tāds kadrs iemūžināts, kad mans pirmais koncerts universitātes aulā ar kori, kuru vecais tēvs man bija ieradies un pasniedz puķi. Un šis moments man tiešām tāds ļoti simbolisks likās, jo patiešām es pirmā kursa students biju vēl konservatorijā. Bet tā kā man vēl gadījās vēl saņemt viņa novērtējumu, tā teikt. Ja, tas man bija vienmēr ļoti autoritāte, man bija vecais tēvs šajā ziņā. Lūk, jā, tāpēc jau arī es droši vien šajā profesijā esmu palicis, jā, un tas tiešām ir vecā tēva dēļ, jā, lielā mērā. Un mēs varam redzēt arī fotogrāfiju, kur vectēvs ir skaistā uzvalkā ar diriģenta zizli rokās. Un šķiet, tas ir tas pats zizlis, Aldana, kas arī tev šobrīd ir rokās. Jā, un varbūt tas arī otrs tāda zīme, ja, kad atmodas laikā 88. gadā bija stingri atskats uz Latvijas visādām aizmirstām tēmām, ja, un arī par sarkano krustu, kas tika pārveidots par padomu sarkano krustu un pusmēnesi, un šajā sakarā 80. gadu beigās un sevišķi 90. gadā es pievērsos šai tēmai, un mēs uz kora jubileju 90. gadā atjaunojām šo sarkanā krusta kora darbību. Un es sapulcināju bērnus. Mums palīdzēja toreiz Vidzemes priekšpilsētas sarkanā krusta nodaļa, un atradām atbalstu arī pie Pāvila draudzes baznīcā, un telpas deva, un tā kā mēs sākām mēģināt, un mums 2 gadus izdevās tomēr noturēt šo kora darbību ar tādiem, nevar teikt izciliem panākumiem, jo tāpēc, ka tas, kas ir bijis OPAP laikos pirms kara, to jau laikam šodien vairs atkārtot vispār nezinu vai varētu. Ja, bet tomēr arī bija pārmaiņu laiki, un arī šobrīd mums ir nestabili laiki.
Es tāpēc domāju, ka, ja mēs tagad metam tādus tiltus, tad tas arī šodien varbūt ir svarīgi, kad tomēr jaunieši dzied un iesaistās organizācijās. 2 gadus man izdevās šo kori vadīt, un mēs pat piedalījāmies vairākos koncertos Latviešu biedrībā. Bija mana profesora Jāņa Dūmiņa jubilejas koncertā. Tad mēs piedalījāmies uzņemot Rīgā, kad tika sagaidīts Romas pāvests Jānis Pāvils II. Mēs Meža parka lielajā estrādē dziedājām kopā ar baznīcas koriem un profesionāliem Rīgas koriem šajā dievkalpojumā piedalījāmies. Baiba arī iesaistījās šajā posmā, kā muzikas skolas audzēkņi, laikam vēl toreiz, jā? Jā, mūsu vide. Jā. Un tā faktiski bija tāda spilgta epizode, jā, arī manā diriģenta, tā teikt, ceļā. Diriģenta Zizlis cauri laiku lokiem, un mēs vēl kādā brīdī atgriezīsimies pie stāsta par centieniem kori atjaunot, bet vēl Baibai gribēju jautāt, kā tad Baiba šis vectēva stāsts ir nostrādājis attiecībā uz tavu profesionālo izvēli, vai arī šī personība bija tik spēcīga, kad arī tas tev deva pamudinājumu, izvēlēties diriģenta profesiju? Bija jau gan dikti spēcīga, bet man ir, tā kā es esmu jaunāks bišķi mazbērns nekā Aldens, man tas smagā nasta mantojuma nav tik smaga. Un līdz ar to man ar Opapu un Omam ir ar katru savu attiecības, jo Omam bija klavieru skolotāja un koncertmeistari Opapam visu mūžu, un Opaps diriģents, un es esmu gan klavieru skolotāja, gan diriģenti. Man ar katru no viņiem ir sava saruna. Vai ir kādi darba principi, ētika, ko jūs no sava vectēva esat centušies tā apzināti pārņemt, strādājot ar pašreizējiem koriem? Jā, tautas dziesma. Tautas dziesma kā pamats. Tas ir tautas dziesma koncertos? Visur. Neatņemama sastāvdaļa. Jā, tautas dziesma kā jaunatnes izglītošanas princips, galvenais un pamatprincips. Tautas dziesma un tas, ka vārdi ir ļoti svarīgi dziesmā, ka īstenībā gan dikcija, gan saprast jēgu tam, ko tu dziedi. Tas jau gan, es nezinu, vai tas ir tieši Opapa princips, tas muzikā viens no galvenajiem principiem vispār. Jā, ja jau reiz ir uzrakstīt vārdi, tad... Jā, par šo principu arī, es atceros, kad es studēju pie profesora Jāņa Dūmiņa diriģēšana, tad viņš arī atsaucās uz manu veco tēvu par šo principu, kad izejot no dziesmu, saprast, izejot no vārda. Jā. Arī Vigners to pašu teica. Izrādās visu meistari zināja. Lūk, es jums abiem sākumā jautāju, kādi stāsti jūsu bērnībā, jaunības gados ienāca par Latvijas jaunatnes sarkanā krusta kori. Tātad minējāt, ka tur bija vairāk šī ģimenes sasaiste un visi daudzie fakti par to, ko koris darīja un kur devās, droši vien atnāca vēlāk. Uz klavierēm stāvēja Dānijas karaļa dāvana. Tur bija monētas kaut kādas, kur bija ceļojumā Latvijas laikā uz Dāniju, tas stāvēja uz klavierēm. Un mammai uz klavierēm stāvēja Jāzepa Vītola bilde, jo viņa bija beigusi akadēmiju, veltījumu. Tā kā visa vēsture bija acu priekšā. Bet tagad es gribētu pievērsties Ronaldam, kurš ir mūsu pulciņā jaunākais dalībnieks tādā ziņā, ka šai kustībai un korim esi pienācis laika ziņā vēlāk. Pirms tu nonāci saskarē ar vispār biedrību Latvijas sarkanais krusts, Latvijas sarkanā krusta jaunatne, vai tu jau biji kaut ko dzirdējis par organizāciju, par jaunatni, varbūt par kori? Iespējams, kādās diriģentu tikšanās reizēs ar Aldenu vai Baibu, viņi tev bija kaut ko pastāstījuši, vai varbūt pats no savām studiju gaitām mūzikas akadēmijā bija ko dzirdējis? Pirms nāca tas unikālais piedāvājums, no kur nevarēja atteikties, kļūt par vadītāju. Es zināju, kas ir sarkanais krusts, un zināju to, kad Baiba tur strādā un kad man ir viena mīļa bilde, tas milzīgais pulks, cik kādreiz kolektīvs bija liels. Un, teikšu godīgi, neko daudz nezināju, bet tagad, esot organizācijā iekšā, vairāk iepazīstoties par katru no struktūra vienībām, kas notiek, kas kā strādā, jau esmu vairāk informēts un jau pirms šīs tikšanās reizes jau iepazīstos ar artefaktiem un bildēm, un jau visādas idejas sāk jau veidoties, ko vajadzētu, ko nevajadzētu. Tā kā turpini iepazīt. Jā.
teiksim, studiju gaitās, mūzikas akadēmijā šādai diriģenta personībai, viņas devumam Latvijas kultūras vēsturē arī kādā brīdī runājāt? Mainījās profesori manā laikā, kad es mācījos, plus vēl studēju Covid laikā. Līdz ar to, kad vienīgais profesors, kas varēja par to runāt, tad jau aizgāja pensijā, līdz par to bija jāsāk runāt. Tāpēc īsti nepieskārās šim vispār Latvijas laikam. Es varu iesturpināt, jo man liels prieks, ka tomēr, kad Jānis Eirenšteits, mans koras skolotājs, ir šo jautājumu ļoti izcēlis pēdējā laikā. Novērtēju šo devumu, jo tiešām svarīgi ir šī saikne, sasaisti ar pagātni, un man liekas, ka tas ir būtiski arī skatoties nākotnē. Jā, baigi interesanti bija tad, kad omama nomira, kad pēkšņi tev pazūd tā saikne, jo viņi stāstīja par saviem laika biedriem, kursa biedriem, Jāni Norveli, Lūcija Garūta, kuras klavieres bija omamas mājās izrādās, bet viņas nebija pirksts no viņas pat aiznobēc ar komisijas veikalu. Feils bija viņu draugs bijis, Vītols bija pazīstams, tā, kad Opaps stājās mūzikas akadēmijā, tad Vītols pienāca klāt, jā, nebaidies, būs jau labi, tā kā savējam čomam novēlēja. Un pēkšņi tā saikne tā kā pazūd, liekas, ka tas jau ir tālu. Pirms tam likās, ka tepat tas Vītols tepat ir. Viņš esot Opapam teicis, Dievs nodziedājies kā gailis. Jā, kad īstenībā viņi tā kā mūsu lielie maestro ir viņu laika biedri un tā kā cīņu biedri. Tā varētu teikt. Modri, jūs līdz šim esat cītīgi klausījies visu šo stāstu, bet es tagad ļoti labprāt uzklausītu, vai pievienoties Jāņa Milzarāja vadītajam korim, jūs arī savulaik pamudināja kādi dzirdēti stāsti, kas kaut kur virmoja apkārt, kādas atsauksmes par kori. Varbūt arī jūs kāds īpaši rosināja doties uz kori? Bija tā, kad mūsu ģimene dzīvoja Rīgā, un es sāku mācīties pirmā klasītē, būdams Augusta Saulieša pamatskolas pirmajā klasītē. Un vienu rītu, kad aizgāju uz skolu, klases audzinātāja uzrunāja visu klasi. Mēs bijām zēnu skola, tikai zēni bija. Un uzrunāja ar to, ka ir ienācis priekšlikums un izteikti arī doma, ka vajadzētu var pieteikties skolnieki, dziedāt korī, jaunatnes korī, kurš atrodas skolas ielā, un vai ir kāds no klases, kurš pievienotos un būtu gatavs iet dziedāt. Es tāds mazs puišels, arī pārspriedām visu to jautājumu mājās, ģimenē, un vecāki piekrita tam. Jā, Modri, tas būtu labi, ja tu iet uz kori dziedāt. Un tā es gāju, nedēļā, man liekas, vienreiz uz kori dziedāšanu skolas ielā Sarkanā Krusta telpās. Jāsaka, ka dziedāšana no tā laika man iznāca ļoti īsa, jo tas bija 39. un tad nāca 40. gads. Tad mūsu ģimene pārcēlās dzīvot citur, un es esmu tikai dziedājis 39. un 40. gadā. Man ļoti patika tas, kad es biju kolektīvā un bija arī tāda draudzība, bet no manas klases vienīgais aizgāja. Un tā es iepazinos ar jaunu Sarkanā Krusta pērnu kori. Tā publika jau bija tāda no 9 līdz 14 gadiem. Tas skaitījās, ka tādā vecumā mēs ejam. Tāpēc arī bieži iznāca tā, ka korī mainījās dziedātāji.
katru gadu nomainījos 50 līdz 120. Priekš kopējā skaita normāli. Kas sasaucas ar to lielo fotogrāfiju, par ko mēs iepriekš runājām, vai ne? Bija jau diezgan grūti tiem puikām un tiem skuķiem. Es biju tāds ļoti, nebiju tāds impulsīvs un tā, bet bija arī tā, ka diriģents diriģē, un viņš uzreiz redz, ka tur puikas nepievērš uzmanību, tad viņa diriģēšanai sasit plaukstu. Ko tu tur orbīdi degunu? Vai tev ar 2 caurumiem pa mazu ir? Tādas konflikta situācijas palīdzēja novērst. Vecais tas bija ļoti strikts, tas bija skaidri. Diezgan strikts, bet tas viss bija mērķtiecīgi, labi, un neviens to neuztvēra par apvainojumu. Jo viņš prata arī jokot. Jā, viss nokārtējās. Visi mēģinājumi notika tikai tad, kad bija skolas laiks. Jā. Līdzīgi kā mūsdienās. Tad, kad skolas laiks beidzās, manā ģimenē mūs viss pie vecā tēva vecmāmas uz laukiem, un viss tas nebija. Un tad, kad atnāca, atkal sākās viss. Bet bija kaut kādas nometnes, nebija? Es neatceros. Jo omam kaut kādas bildes rādīja Lielupē. Ir bijuši noteikti, jā, es redzēju, kaut dzirdējis tādu. Bet droši vien tiem, kuriem bija lemts braukt uz laukiem, tiem bija jābrauc uz laukiem. Bija Sarkanajam krustam bija īpašumi Lielupē, laikam, Bulduros. Neviens vien. Jā, vai kur tur, jā, un tāpēc tur arī tur bija epizode, šī nometne bija tad, kad tieši Sarkano krustu likvidēja 40. gadā, tad tur bija tas stāsts, kad viņi pārsauc par Pionieru pilskori, faktiski lika diriģentam dziedāt zem citiem karogiem, ja? Un tajā epizodē tieši bija nometne šajā jo tika gatavots tā kā Maskavas dekādei priekšnesums. Mums bija daudz arī labu domu uz priekšu, bija paredzēts, ka mēs ir sarunāts un viss jau ierunāts un gatavi mēs esam braukt un ielūgti esam uz Amerikas Savienotām valstīm. Jā, 40. gadā. Jā. Un tā mūs atbrīvoja no tās braukšanas un nekur netikā. Tā saucamie atbrīvotāji, vai ne? Jā. Sakiet, lūdzu, jūs piedalījāties kādos ierakstos? Jā, es piedalījos arī ar citiem. Bija tā, ka tie, kas atnāca un bija tādi šaubīgi, vēl nebija iedziedājušies, kad notika ieraksts, es atceros radiofonā, tad dažus jau diriģents zina, ko, tu labāk pasēdi. Tad es vēl atceros arī koncertu, ka bija 15 gadu jubilejas koncerts, un 15 gadu jubilejas koncerts notika Rīgā konservatorijā. Mums ir arī programmiņa. Jā, te ir programmiņa, tāda izskatījās, jā. Pavisam tika dziedātas kopā 16 dziesmiņas. Jā. Es varu iestarpināt, ka parasti arī konservatorijas katru gadu notika šī atskaits koncerts, un arī cik es zinu, ja nevienmēr, tad bieži bija arī rektors, profesors Vītols arī noklausījās šos koncertus. Jā, koncertos, es atceros, šī koncertā bija tā, visi tagad uzkāp augšā, man liekas, tas bija pēdējais cēliens, ka bija nodziedāta pēdējā dziesma. Tad nāca apsveicēji, un tur bija augsts personības arī. Tur bija diriģenti, tur bija pilsētas vadības cilvēki, un komponisti bija daudz, un arī skatos, es stāvu pirmajā rindā, kā jau viss tas mazākais. Un stāvu, un tagad brauc ar ratiņiem, tādas stubri ratiņas viens, un garām tai rindai, pirmajai rindai tie ratiņi iet garām. Un uzreiz piebrauc man klāt
man apķerās apkārt, tā, kas sēž tanīs ratiņos un mani nobučo. Tā bija Dzenta Mauriņa, kas mani nobučoja. Man vēl tagad nāk tā buča prātā. Un es biju pārsteigts. Un Konstantīns Raudīve viņu stūma ratiņiem. Jā, Modri, jūsu tikko minētais par Zentu Mauriņu un Konstantīnu Raudivi, tas tikai vēlreiz pierāda to, ka mēs mēdzam satikt cilvēkus un mūsu ģimenēs mēdz būt cilvēki, kas ir vienkārši mums mīļi un tuvi, bet visā Latvijas kultūras vēsturē, literatūrā un mākslā tie spēlē ārkārtīgi lielu lomu. Bet jūs pirmīt minējāt šo bērnu kora, Latvijas jaunatnes Sarkanā Krusta bērnu kora 15. gadskārtējo koncertu Valsts konservatorijā. Tas notika 1940. gada 28. aprīlī 7:30 vakarā. Un te mēs arī redzam dziesmas, kas tad koncertā tika izpildītas, piemēram, Jāzepa Mediņa Tēvzemes dziesma vai Jāņa Norviļa dzimtene. Atkal Jāzeps Mediņš skolu jaunatnes dziesma. Koncertā ir bijuši arī 2 starbrīži 10 minūšu garumā. Arī Arvīda Žilinska Aitu zaļā līdaciņa un Jēkaba Graubiņa Silmala trīcēja dancojot. Kādas ir atmiņas vispār par to, ko jūs mēģinājumos dziedājāt, un vai šī bija tāda ierasta programma daudzos koncertos? Tautas dziesmas, kā arī Baiba pirmīt minēja tautas dziesma visu pirms. Jā. Diriģents vienmēr ir bijis īsts latviešu patriots, cienījis latviešu tautas dziesmu. Kad mēs tikāmies pirms 42 gadiem, līdz tam tas bija pārtraukums no 40. līdz 83. gadam. Kad man nebija vairs saskara ar koru, kad es dziedāju un dzīvoju citur. Tad es atceros, kad mēs parunājām tā vispār par visu to laika periodu. Es jau strādāju savā specialitātē. Jūs esat veterinārā ārsts, tas ir jāpiebilst. Jā, par veterinārā ārstu. Diriģents jau nebija vairs tik jauns. Viņam jau bija arī lieli gadi. Faktiski mēs tikamies 3 gadi pirms viņa aiziešanas mūžībā. Es atceros, ka viņš arī stāstīja par to. Viņš saka, Modri, bet es ļoti vēlētos, kad es aiziešu mūžībā, ka man nespēlētu tādu stingelu tangelu, atvert brīdī, bet kārtīgu tautas dziesmu nospēlētu. Jā, tā ir mana pēdējā vēlēšanās. Tad es sapratu, kad viņš man parādīja, kad es esmu iereģistrēts kora grāmatā kā pats pēdējais Sarkanā Krusta bērnu kora dalībnieks. Un cipars ir 2851. Un vismazākais? Un vismazākais. Un tagad arī ir tāda liela jubileja, ka pēc tik ilga laika es esmu atkal kopā ar ģimenes locekļiem un kopā ar jūsu kori. Un esmu priecīgs, kad esmu jūsu vidū. Vēl jautājums, jūs korī nonācāt 9 gadu vecumā, vai jūs atceraties arī, kādas bija uzņemšanas prasības? Vai jau sākotnēji bija jābūt labi nostādītai balsī, jāorientējas notīs, un ja neproti, tad tad neko? Tad jau viņš arī neuzņēma korī. Tikai tad, ja tev bija attiecīgs līmenis balsī un viss tā, tad viņš uzņēma. Es arī tagad šķirstīdam šo te programmu skatos, cik te ir dziesmu teksti arī sarežģīti. Un es domāju, vai tiešām es visu varēju to izdziedāt.
Taču tikai no galvas dziedāja koncertos. Šobrīd vienmēr dzied kori ar notīm. Agrāk nekāda noša nebija. Bet kā ar to mēģinājumu apmeklējumu, es domāju, ar stingrību attiecībā uz mēģinājumu apmeklējumu? Vai tur arī bija kāds noteikums, ka ja tu neesi korī, tev ir jāatnes zīme vai laicīgi jāpasaka, un ja tu nenāc, tad uzredzēšanos? Es biju tik apzinīgs, ka man nebija nekāda tādas problēmas. Un es neatceros, kad būtu kaut kāda tur pārmetumi vai kaut kas tāds, bet varbūt, ka bija arī. Bet citiem varbūt bija? Jā, citiem varbūt bija arī. Es te skatos to sarakstu, kad mēs sākām satikties un kad es dabūju šo sarakstiņu, tad mēs esam bijuši vairs tikai 22 no tiem, kas senāk, kuri vēl bija šī laikā sastopami un bija dzīvi. Un visi ir jau ar lieliem gadiem. Kora veterānu saraksts. Tas ir 90. gads, ja? Jā. Tātad pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas sākāt pulcēties, satikties. Kad Jānis Milzerājs devās mūžībā, arī pieminējāt viņu? Jā. Mēs sākām satikties tikai pēc tam, kad diriģents bija miris. Un tad mēs satikamies kapiņos pie viņa kapa kopā ar ģimeni. Ir arī tādi, kur es biju kapiņos, izvadīju, kurai dziedātāji bija 104 gadi. Jā. Tā kā tomēr ir taisnība tam, ka tas dzīvo 3 reizes ilgāk. Es par šito varu piebilst. Mums bija, man liekas, ka pēdējo reizi Opapa dzimšanas dienā mēs pulcējāmies pie viņa kapa, tad, kad viņam būtu 120 gadi. Mēs rīkojām koncertu Opapa piemiņai. Es gribu ziedēt čemuriem, tā saucās koncerts. Un Modris tur bija. Uzstājās ar runu brīnišķīgi. Bet mēs pirms tam bijām kapos, un jūs bijāt pēdējie 2 koristi palikuši. Un pēc tam mēs vairāk oficiāli neesam tā tikušies, jo, bet tas bija baigi emocionāli. Es domāju, kuram vēl diriģentam, neafišētam un valsts neatbalstītam, vienkārši privāti 30 un vairāk gadus dziedātāji iet svinēt dzimšanas dienu. Koris kādreiz tiešām ir plaucis un zēlis, un Modri jūsu līdzpaņemtajā koncerta programmiņā arī pašā ievadā mēs redzam ir Jaunatnes Sarkanā Krusta bērnu kora moto. Dziedat mazi, dziedat lieli, dziedat visi pulciņā, dziedot krūtis spēkā brieda, dziedot auga augumiņš. Tautas dziesma, mūzika no Jāzepa Vītola. Jā, tieši speciāli komponēts Jāņa Milzerāja korim Sarkanā Krusta jaunatnē. Protams, arī fotoliecības ir saglabājušās daudzas un dažādas no tā brīža, kad korī notika jauno biedru uzņemšana, kad notika mēģinājumi. Un jā, kā jau arī Modri jūs teicāt, prasības bija visai striktas, bet tas tomēr ļāva tiem mazajiem ķipariem un arī jums kā 9 gadus vecam puikam, teiksim tā, savākties un ievērot tos principus. Jā. Bet, diemžēl, kādā brīdī tam arī pienāca noslēgums. Ir zināms tas, ka līdz ar 1940. gada 17. jūniju, kad Latvijas valsts beidza pastāvēt, arī Latvijas Sarkanais Krusts tika iekļauts Padomju Savienības Sarkanā Krusta sastāvā, un visa šī līdzinējās posme līdz ar to arī bija beigusies. Un, jā, ir zināms, ka Jānis Milzerājs, teiksim tā, izveidoja arī pionieru pilskori, bet patiesībā jau droši vien tie bija, nenolieksim, Maskavas diktēti noteikumi, un droši vien jau tas repertuārs arī kļuva citāds. Tās vairs nebija skaistās tautas dziesmas, bet tas, ko pasūtīja Maskava. Un tad savukārt vēlāk nacistiskās Vācijas okupācijas laikā 1941. gadā tika dibināta un ir darbojusies sociālās palīdzības organizācija Tautas palīdzība. Tās pamatā bija Latvijas teritorijā darbojošās veselības organizācijas, tātad arī līdzinējais Latvijas Sarkanais Krusts.
Un kā tautas palīdzības bērnu koris darbojās arī agrākais Latvijas jaunatnes sarkanā krusta koris, bet, protams, ne jau vairs ar agrāko nosaukumu. Un, kad līdz ar Otrā pasaules kara beigām tautas palīdzība beidza pastāvēt, tad noslēgums pilnībā pienāca arī Jāņa Milzerāja kādreiz izveidotajam un vadītajam korim, bet šīs arhīva liecības ir arī no tautas palīdzības bērnu kora laikiem. Šie ir koncerti Latvijas universitātē. Jā, atkal visai simboliski mēs te par laika lokiem šodien runājam, ka arī skates dziesmu svētkos notiek Latvijas universitātē un kora dziedātāju pulks ir plašs, arī koncerta klausītāju pulks ir visai plašs. Un jā, šeit arī opaps un omama. Fotogrāfija ar Jāni Milzerāju un Ēriku Milzerāju. Un Jāni Milzerājam arī mugurā kāds tiešām skaists, glauns ietērps, kas šobrīd ir mugurā Aldanam Milzerājam. Un rokā arī diriģenta Zizlis. Alden, varbūt kāds komentārs, kas tad ir šis tērps, kā tas nonāca tavā pārvaldībā? Jā, tā tiešām ir ļoti dārga ģimenes relikvija, jo tās ir, tātad vecais tēvs ir no Sakas pagasta nācis, pie Pāvilostas dzimis, un Milzerāja dzimta izcēlusies, un to ir darinājusi vecā tēva māte šo tērpu. Un tas ir tiešām kurzemnieka īsts, autentisks vai ne, tautas tērps. Un viņš tieši uz manu augumu der. Tāpēc es arī viņu izmantoju. Es esmu daudzkārt dziesmu svētkos, gājienos un arī dažreiz ārzemju braucienos pat. Un tā kā šis tāda ļoti dārga ģimenes relikvija. Ja? Diemžēl es šeit nepilnā apmērā, jo tiešām tikai pašu svārkus uzliku, lai to parādītu, bet tātad tur bija pat zābaka ar visiem apkalumiem bija tā kā tajā komplektā, un tas ir tiešām, un arī es esmu pat mantojis arī vecā tēva fraku arī, bet jau ir, tiešām tas ir muzeja faktiski. Nodots vajadzētu muzejam. Tik tālu par Aldana un arī vectēva Jāņa Milzerāja ietērpu, un Aldans šobrīd atkal savu formu ir mainījis un ir Latvijas sarkanā krusta jaunatnes krekliņā, kas mums arī laika gaitā mainās. Bet modri pie jūsu ietērpa ir arī kāda īpaša liecība par Latvijas jaunatnes sarkanā krusta kori. Tā ir nozīmīta. Kad jūs pie tādas tikāt? No kora es viņu nesaņēmu. To es saņēmu no Milzerājiem. Jā, no Ērikas. Ērika to man uzdāvināja. Jā. Un tā man ir relikvija. Atgriežoties pie Latvijas jaunatnes sarkanā krusta kora, jā, pavisam nesen, piemēram, arī Latvijas Radio 3 klasika izskanēja Dinas Dūdiņas Kurmiņas veidots ieraksts, kurā Aldan tevis pieminētais diriģents Jānis Erenštreits stāsta par Latvijas jaunatnes sarkanā krusta bērnu kori, par diriģentu Jāni Milzerāju un par viņam milzīgo devumu vispār koru kustībā Latvijā. Tad es arī paskatos, ko par šo kori atklāja tīmekļa vietnes, un lūk, nepārtraukta koncerta darbība koncertzālēs, Ģertrūdes un Jāņa baznīcā, Nacionālajā teātrī, bērnu rītos, Rīgas skolu jubilejās, Rīgas radio, par ko arī Modris runāja, konservatorijā, Nacionālajā operā, Rīgas pilī, Universitātes aulā, Melngalvju namā, sanatorijās, dziesmu svētkos un jau arī mūsu pieminētie vieskoncerti. Un tad ir komponisti Jāzeps Vītols, Jēkabs Graubiņš, Jānis Norvilis, Lūcija Garūta, Helmers Pavasars, Arvīds Žilinskis, Jānis Ķepītis un citi, kuri uzticēja šim korim savu darbu pirmatskaņojumus. Un pavisam repertuārā ir bijušas 317 dziesmas. Ņemot visu šo pūra lādi vērā, vai varētu būt tā, ka tomēr Latvijas jaunatnes sarkanā krusta koris līdz šim kopējā koru kustībā Latvijā ir bijis par maz novērtēts, un to īsto devumu mēs tikai tā šobrīd sākam apzināties? Es domāju, ka pilnīgi noteikti ir par maz apzināts.
Bet lielākais ir nevis 317 dziesmas repertuārā, bet 2400-600 dalībnieki. Jā. Tas ir lielākais devums, kas nozīmē, ka tie visi bija bērni, kuri nes tālāk. Tāpat kā Modris dziedāšanas prieku, un viņu bērni un bērni nes to dziedāšanas prieku tālāk. Vai jūs to arī manījāt un jutāt, vai koris bija nepieciešams savulaik organizācijas prestižam, vai koris arī kalpoja kā iespēja iesaistīt organizācijā jaunus cilvēkus, kuri varbūt ne tikai dziedātu, bet arī apgūtu pirmo palīdzību un darītu arī citas aktivitātes, jo mēs par to ļoti daudz domājam arī mūsdienās, kādiem nolūkiem koris var kalpot organizācijā. Es domāju, ka koris noteikti nav tikai muzikāls organisms, ja, bet tas ir sabiedrisks. Tā ir dziedāšana kā sociāla funkcija. Ja. Dziedāšana ir caurvīga faktiski jebkura dzīvessfēra. Ja. Tāpēc es domāju, Sarkanais krusts, kurš kā dziedāšana kopā ar šo labdarību, ar to kopējo ideoloģiju, tas ļoti, ļoti saskan. Man liekas, ka pareizā versija ir, ka labākā reklāma ir koris, un labākais sadarbības partners arī ir koris. Ka tas sanāk apusēji. Sadarbojās gan organizācijai vajag kori, caur kuru audzināt savējos, gan prestižam. Jo rekādi mēs lieli un vareni, kas savukārt aicina nākamos pie sevis, jo mēs arī gribam būt tādi. Tā kā tur apusēja sadarbība. Es domāju, ka tagad arī daudz uzņēmumu mūsdienās, kas dibina korus, viņiem arī vajag pierādīt, kā mēs varam. Jā, tas ir absolūti arī no savas pieredzes redzot, organizācijā ir vesels kolektīvs, ja, un bieži vien ir kā kolēģi neredz vispār vienu otru ikdienā, satiekas korī, un pēc kora paliek vēl stundām runāties, jo izrādās viņi nesatiekās ikdienā, visi katrs savos darbos. Tas ir katrai organizācijai sanāk koris tiešām, kā minējis, sabiedriska funkcija, socializēšanās sabiedriska funkcija. Tā kā labi, WhatsAppā mēs varam visi rakstīties, bet klātienē satikt to cilvēku, tas ir citādāk. Tāpēc, un vēl padziedāt kopā šo skaisto. Un organizācija var savu logo, savu tēlu vēl nest ne tikai Latvijā, kādreiz ārzemēs. Apusē izdevīgs pasākums. Jā, visiem labi. Un vēl jau arī mūsdienās daudzi jauni cilvēki saka, ka viņi grib kļūt par līderiem, apgūt kaut kādas līderības prasmes un attīstīt balsi un stāju. Koris taču arī var būt lieliska vieta, kur to darīt. Veidot šo stāju un balsi un kļūt par līderi un vēl iemācīties atbildību pirmkārt pašam par to, ko tu dari individuāli un arī par kopējo grupu, jo skaidrs ir tas, ka korī viens tu dziedātājs nebūsi. Vai jūs tam piekrītat un varbūt ir vēl kaut kas unikāls korī vienkārši bez dziedāšanas, ko jūs varat minēt? Kāpēc ir svarīgi cilvēkiem iet un dziedāt? Es sākšu no otra gala. Ir cilvēki, kuri nevar dziedāt korī. Tie, kas ir dzimuši solisti, viņi nevar dziedāt korī, jo viņam ir jābūt vienam. Bet lielākajai daļai cilvēku tomēr patīk korī dziedāt. Tas nozīmē kopā. Man ir bijuši koristi, kas saka, es negribu dziedāt solo, es tāpēc nāku uz kori. Jo viņi grib dziedāt kopā ar visiem. Un tur tiešām var gan līderību apgūt, gan saprast, ka mazai skrūvītei ir liela loma. Jā. Pašdisciplīna, Jā. Organizētība, ko visi minēja, stājot koncertos, pilnīgi viss. Jā, un arī apgūt dziedāšanu kā tādu ļoti, ļoti vērtīgi. Nevienam nav traucējis. Un, piemēram, ka ir arī kārtība, ka nevis katrs tagad vēr to savu mapi vaļā tad, kad viņš grib, bet tad, kad diriģents to ierādīs. Organizētība. Iedirģents, vai atcerās iedot to. Bet, vēl jau arī, piemēram, tautstērpu valkāšana, piemēram, baltas zeķes, nevis miesas krāsas, slēgtas kurpes, nevis sandalis, vainadziņam matī, sapīti apakšā. Visādi tādi sīkumi, kur tev ir sava personība. Man tā nepiestāv jānoliek malā, jo tu esi pārstāvi to tērpu, kuru tu valkā un to kolektīvu. Un, ja tumšas bikses, tad tie nav džinsi, un ja tie ir slēgti apavi, tad tās nav botas. Jā, un vīriešiem nav tanki jāvāk, koncertu kurpes nav tanki ar biezo protektoru. Jā, krietni plašāka nozīme ar korim, ne tikai tautas dziesmu vai jebkāda cita repertuāra apguve, bet, protams, tādā valstiskā līmenī nenoliedzami tā ir bijusi arī iespēja saglabāt mūsu kultūru un latvietību. Bet tā ir arī mūža izglītība, ka tu pilnveido sevi. Visu laiku apgūstot jaunu repertuāru. Plus, tas ir
garīgās vērtības, kas nāk klāt, tu apgūsti jaunu, un tu arī saproti daudzas lietas. Un mūzika vēl ir vibrācija, kas tev arī pilnveido attīra. Modri, kas jūs motivē šobrīd dziedāt korī, jo Latvijas jaunatnes sarkanā krusta korī jūs dziedājāt 1939. gadā, tad pienāca padomju okupācija, jūsu kora gaitas šajā korī beidzās, bet jau 43 gadus jūs dziedat vīru korī Ozols. Tas ir kādreizējās Latvijas lauksaimniecības akadēmijas, Latvijas lauksaimniecības universitātes un šobrīd Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes koris. Ko jūs savā cienījamajā vecumā saredzat kā unikālu iespēju korī? Varbūt tas ir vēl kaut kas, par ko mēs līdz šim nerunājām. Man tas ir devis ļoti daudz. Ir tādi brīži, kad cilvēks paliek viens vai kaut kas ar viņu notiekās. Svarīgi, ja tu esi kolektīvā, un tad tev kaut kas ar tevi gadās. Tomēr kolektīvs tev palīdz, arī dziedāšana palīdz aiziet no skumjām, no tādas dusmām varbūt un no nepatiks, bet ja tu dzirdi dziesmu, tad viss tas aiziet un arī ļoti svarīgi būt kopā. Būt kopā ļoti svarīgi. Ir mājās svarīgi būt kopā, bet ir ļoti svarīgi būt kopā arī ar visu kolektīvu un dziedāt. Un dziedāšana tiešām uztur. Tev ir noteiktā laikā jābūt tur, tad un tad būs mēģinājumi. Un tu visu laiku esi kustībā. Mēs ejam uz privātu praksē, mācamies elpošanu, bet faktiski to visu dod dziedāšana. Jā, mēs esam pietuvojušies vairāk mūsdienām, un Aldens jau vienā brīdī arī ieskicēja tos centienus Latvijas sarkanā krusta jaunatnes kori atjaunot arī tad, kad Latvija bija atguvusi neatkarību, jo tad arī visa biedrība Latvijas sarkanais krusts varēja atzimt. Piemēram, 1991. gads, jaunatnes sarkanā krusta atjaunošana Brīvības ielā, notika arī dažādas tikšanās, pieminot Jāni Milzerāju viņa jubilejā. Šķiet, mēs, Alden, arī tevi samanām kādās fotogrāfijās. 90. gadu sākums, tu minēji, ka kori izdevās uz kādu laiku atjaunot. Varbūt tāds kopsavilkums, Alden, kas tad paveicās 90. gados, kāpēc tas nevirzījās tālāk 2000. gadu sākumā, kas izdevās, kas ne? Par 90. gadu sākumu, jā, es mēģinu atšķetināt šo epizodi atpakaļ. Tie bija 2 gadi, kad tomēr ļoti intensīvi, arī Baiba piedalījās šur tur vairākos pasākumos. Jā, varbūt tas tīri personīgi. Man toreiz, it kā es vienu posmu noslēdzu savā diriģenta karjerā ar profesionālu kori, kas bija kors versija toreiz. Un es domāju arī pievērsties jaunatnei. Es aizgāju skolā strādāt, mūziku pasniedzu Vimānas vidusskolā. Un pie kam es arī ļoti cieši iesaistījos pašā jaunatnes sarkanā krusta organizācijā. Tas kaut kā saistījās kopā. Un es braucot ar 90. gadā pa Eiropu ar koru versiju uzņēmu kontakts ar sarkanā krusta emigrācijā vadību, kas toreiz bija Aina Šilde. Šī organizācija mums palīdzēja arī. Mēs pēc tam kopā bijām ar Baibu un organizējām sarkanā krusta jaunatnes grupu, kas brauc uz, kā tas saucās? Vācijā Mendenē bija pirmās palīdzības turnīrs, kurā mēs piedalījāmies. Mēs arī dziedājām tur, mēs ar vecātāvu tautas tērpā. Un mums bija koklētāji līdzi, un mēs sniedzām pirmo palīdzību, vingrinājāmies, vai ne? Jā. Tur bija jaunieši no visas pasaules, bija no Āfrikas, no Āzijas, no Latīņamerikas, no visurienes. Mēs atvedām vienu vācieti uz Latviju. Un viens vācietis palika, pēc šī notikuma palika un aprecējās Latvijā. Viņam ir 3 dēli, tagad arī dzied koros. Un vēl joprojām dzīvo Latvijā, ik pa laikam Vācijā un tā.
Mums bija nometnes, mēs organizējām toreiz saucām par sprīdīšu skolu, to, ka mēs 45. vidusskolas telpās, mums bija katru sestdienu jauniešiem kāda lekcija par tēmu un arī par pirmo palīdzību, un tas bija tieši barikāžu laiks, kad tiešām tur mēs mācījāmies likt gāzmaskas un kaut ko tam līdzīgu, bet tas bija tāds ļoti dinamisks laiks tajā laikā. Un tad, kad tas bija 92. gads, laikam pēc šī brauciena uz Vāciju, parādījās man dažādas citas prioritātes. Otrs dēls bija jau Jēkabs, jau bija Jaukle un tā tālāk, ja, un nācās kaut kā pārvirzīt fokusu un šī aktivitāte izsīk, jo tāpēc toreiz arī nebija īsti atbalsta arī no organizācijas puses. Tā kā iesākums bija, bet nepavirzījās tālāk. Nebija kaut kā nobremzējās, jā. Man liekas, ka daudz kur tas arī vēl šodienā bremzējās, jo visiem liekas, ka dziedāt, ja jūs gribat dziedāt, sanāciet un dziediet. Kas jums var traucēt, ja jūs patiesi mīlat mākslu un dziesmu? Bet, kādreiz tieši materiālā puse un nodrošinājums mēdz patraucēt un beigties labas lietas. Bet neskatoties uz to, ka 90. gados tas tik tālu uz priekšu nepavirzījās, jūsu ģimenes pārstāvju un kora vecbiedru tikšanās notika, arī fotogrāfijas to apliecina šeit lūk no 2000. gada, ka sanākuši kopā bijušie koristi un arī jūs modri mēs fotogrāfijā redzam, un tāpat arī Milzerāju ģimene kuplākā pulkā ir redzama šeit arī jūsu tētis Pēteris un brālis Kārlis ir redzams, vai ne? Mēs pat dziedājam šādā sastāvā kvarteta dziesmas. Jā, vīru kvartets, jā, mums bija barbershop dziesmas dziedāt. Un tad bija Baiba, var padziedāt. Pārsvarā otro tenoru, lai netraucē, kā vīru balsē. Vīru balss skanējumam, lai netraucē, tad es dziedāju otro tenoru. Bet tādos 2000. gados nenotika atkārtoti mēģinājumi, vismaz no jūsu puses atkal kori no jauna uzcelt. Jā, bet tad nāca 2023. gads, un mums Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes brīvprātīgajiem šķita, kad tad, ja ne tagad? Kad tad, ja ne savā 100-gadē, kaut mazliet tomēr vairāk pacensties un atjaunot kori. Un es atzīšos, ceļš, pa kuru es nogāju, lai satiktos vispirms ar Aldanu, kurš mani savienoja kopā ar Baibu, bija līkločiem pilns, bet mēs esam nonākuši tur, kur mums acīm redzot bija jābūt. Un Baiba momentā teica jā šai trakajai idejai atjaunot kori. Un es arī gribu pateikt paldies pianistei, koncertmeisterei un arī manā dzīvē nozīmīgam cilvēkam Ilzei Kundziņai, kura arī palīdzēja savest kopā ar tevi, Baiba. Un mēs ar Baibu esam bijuši kopā kora mēģinājumos mūsu 100-gades gadā. Mēs uzstājāmies Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes 100-gades konferencē, pēc tam arī Latvijas Sarkanā Krusta kongresā. Tiesa par tādu lielu kori mēs nevarējām runāt, drīzāk tas atgādina pagaidām vēl ansambli, tā kā ir kur tiekties. Un tad pēc šī 100-gades gada kora dzīvē uz kādu laiku iestājās pauzīte, bet ar Baibu mēs palikām ciešā saziņā. Kora dziedātāji turpināja dziedāt jau tādos pavisam nelielos sastāvos, piemēram, dodoties uz sociālās aprūpes centriem. Un tad 2024. gada rudenī pienāca laiks nomaiņai, kad Baiba stafetes lāpu, tas ir kora vadību, nodeva Ronaldam. Un tas, ko es jums abiem gribētu jautāt, kāpēc jūs piekritāt lekt iekšā šajā avantūrā? Es pieļauju, ka Baibai tur ir saikne ar ģimeni, bet varbūt arī tas nav vienīgais faktors. Ronaldam var būt citi apsvērumi. Kāpēc? Un, protams, es jau šobrīd saku paldies, ka jūs to darāt un darījāt. Labi. Man ir pirmkārt ir kaut kāda atbildības sajūta par to, ka ir Latvijas jaunatnes sarkanais krusts, kas tagad ir Latvijas Sarkanā Krusta jaunatne. Ir tā sajūta. Nevar izstāstīt to godu un to pagodinājumu diriģēt labi mazu kori, bet kori ar Opapu Nomam bildē. Un es vienkārši diriģēju 100-gadē Sarkanā Krusta kori. Tas bija pagodinājums, varētu teikt tā. Un vēl jau ir arī tā misijas sajūta. Ja cilvēki grib dziedāt, tad vajag viņiem dziedāt.
Jā, tas, ko tu, Baiba, nu pat minēji, ir arī, protams, atkal iemūžināts fotografijās, vēstures liecībās no mūsu kādiem arhīva plauktiem atrasta jaunatnes sarkanā krusta dziesma, ko arī izpildījām savā 100-gades konferencē, bet viss, protams, vispirms sākās ar mēģinājumiem un tikai pavisam nelielu dziedātāju skaitu, bet jā, te nu mēs arī nonācām līdz 100-gades konferencē. Tas notika Rīgas Stradiņa universitātē, vienā no auditorijām. Un vēl viena lieta, ko piebilst, tā kā Modris teica, ka Opaps negribējis visādus tingeļu tangaļus, bet kārtīgi tautas dziesmu, tad sanāca, pilnīgi neviļus ir sanācis tā, ka paturpināja Opapa tradīciju tautas dziesmas, kas nav tingeļu tangaļi. Mēs dziedājām diezgan nopietnas lietas. Ne ļoti grūtas, bet nopietnas lietas. Un droši vien dziedātājiem, kuri ilgu laiku to nebija darījuši vai vispār nekad nebija darījuši, tas arī nebija vieglākais uzdevums. Nu, varbūt uz mirkli paklausāmies, kā mums gāja. Manas gultas taisītāja, manas gultas taisītāja, asvedziņu labātāji, rīšiem mērīties palāji, rīšiem mērīties palāji, pazadam krustalāmi, pazadam krustalāmi. Jā, bija arī prieks no pārējiem. Un man liekas, ka tas, kas bija skaisti, ka mēs kopā satikāmies arī citos notikumos. Tev, Baiba, bija koncerts VF Kultūras pilī, kur koncertam tu pat aizņēmies nosaukumu no Latvijas sarkanā krusta jaunatnes dziesmas, kur pirmā rindiņa ir mums dzimtā zeme Latvija. Jā. Man tieši tā saucās koncerts VF Kultūras pilī. Jā. Un, jā, pēc tam jau sekoja gatavošanās arī notikumam decembrī Latvijas sarkanā krusta kongresam, kur atkal nācām kopā, un mēs pat pamainījām repertuāru, iekļāvām jaunas dziesmas, mazliet pamainījās arī dziedātāju sastāvs, bet tas jau laikam piederās pie lietas. Nu jā, un atkal kāds atmiņu audio video stāsts no tā, kā mums gāja toreiz.
priekš Jā. 3 mēnešu darba. Priekš cilvēki. 10 cilvēku un 3 mēnešu darbs ļoti labi. Tādas lūk atskaņas no kongresa, un jāpiemina, ka uz kongresu mums jau dziedātāju pulkā pievienojās arī Aldans, ko mēs arī redzējām fotogrāfijā un video. Jā. Bet, Ronald, arī tev palika neatbildēts jautājums. Jā, kāpēc tu nolēmi lekt iekšā šajā avantūrā un vadīt Sarkanā krusta jauniešu kori, kad Baiba šo uz kādu brīdi nolika maliņā? Pirmais, kas nāk prātā uzreiz, ir kāpēc gan ne? Nē, bet vienkārši mēs ar Baibu esam kolēģi un sanāk bieži runāties, un kaut kā šīs sarunas vienmēr ir aizgājušas, un tad vienkārši tāds ir kā vienmēr piedāvājums, no kur atteikties nevar. Un tad šoreiz neatteicos, slēdz iekšā šajā avantūrā, un pagaidām viss ir tā kā kārtībā. Tā kā tam vajadzētu būt, kā jau pie atjaunošanas pienākās. Neviens atjaunošanas moments nav uzreiz spēcīgs, kupls, tur, gavilējošs tāds, ļoti daudz vārdu. Tas viss nāk ļoti lēni atjaunošanas. Es varu pateikt, ka atjaunot ir grūtāk, varbūt nekā radīt jaunu. Tieši tā. Te jau ir vārds, te jau ir cilvēki, kas atcerās to vēsturi un tam līdzīgi, un tad tu pats redzi tās bildes, kas ir bijušas kādreiz tās masas, un tev ir tāds, mēs esam 12, bet nekas, mēs padziedāsim. Un tā kā es domāju, ka nevajag padoties pie tā 12, es domāju, ka jāiet ir tālāk, un tad jau tas var, atjaunot nav viegli. Un tas ir grūti. Jā, bet tajā pašā laikā ir latviešiem teiciens, kur ir, tur rodas. Jā. Tātad, ja kaut kas ir, tad tur saradīsies vēl. Jā, tā kā labs nāka gaidīšana. Ar darīšanu, principā. Ar darīšanu, vairāk nekā ar gaidīšanu. Citi gaida, citi dara. Jā, katram savs. Jā. Bet man liekas, ka tas, kas ļoti jauki raksturo Baiba gan tavu periodu, gan arī Ronaldu šobrīd tavu darbošanos ar kori, ka šie mēģinājumi tiešām ir tādā ārkārtīgi sirsnīga, neformālā un draudzīga atmosfērā, kurā, protams, tomēr ir arī jāstrādā, savs laiks darbam un savs laiks atpūtai, bet man šķita lieliski, Baiba, ka arī pēc darba mēs varējām svinēt šīs uzvaras, un pēc nodziedātas 100-gades konferences un kongresa mēs varējām arī satikties un vienkārši neformāli pasēdēt. Un īstenībā to pašu mēs novērojam, Ronald, tagad arī tavā laikā. Darbs un mēģinājumi cenšoties tikt uz viena toņa un mēģinot saprast, kādu tad vispār repertuāru mums izvēlēties, kur mums šīs dziesmas parādīt, kādiem cilvēkiem, kādām auditorijām. Nenoliedzami iespējas ir plašas, vajag tikai gribēt un vajag tikai nākt kopā. Un tāds jauks piedzīvojums pēc mēģinājumiem mums bija arī satikšanās kinoteātrī Splendid Palace, sniedzot koncertu Latvijas Sarkanā krusta biroja aprūpe mājās darbiniekiem. Foto ir skaistas atmiņas, bet kāds tev, Ronald, un kāds tev, Baiba, liekas šis pagājušais laiks? Šis bija tāds viens kārtīgs atskaites punkts būt vai nebūt. Un šis punkts parādīja, ka jābūt. Tāpēc, ka likās, nenāk, tur šaubās, tur kāds kaut ko nezina, kāds kaut ko ir aizmirsis. Bet tas, ka kolektīvs tomēr var atbildīgajos brīžos savākties un būt kārtīgs, un viss bija ļoti labi. Cilvēki bija prieks, un pašam arī bija prieks, ka labs darbs izdarīts. Un tad tas bija tāds, tad tiešām šitam ir jānotiek, un šis arī vēl notiek. Tā kā es ceru, ka vēl būs līdzīgi šādas skaistas bildes. Laiks rādīs. Un Baiba, tavas atmiņas par šo laiku, kas cerams kopā ar tevi arī vēl kādās sadarbības formās. Jā, noteikti. Ir jau plāniņi, bet par tiem nedrīkst stāstīt, tad viņi aiziet greizi, bet plāniņi ir. Īstenībā bija ļoti brīnišķīgs laiks, un visvairāk man tajā visā patīk tas, ka cilvēkiem mēģinājumā nav jāzina, cik īstenībā viņi smagi strādā. Viņi īstenībā dara ļoti smagu darbu, mēģinot savienot elpošanu ar dziedāšanu, atcerēties tekstu, saprast, kādas ir sajūtas dziedot un vēl klausīties, kas notiek blakus. Bet tā, ka viņš no mēģinājuma iet projām priecīgs, tas skaidrs, ka ir labi pastrādāts, labi pasmējies un viss kārtībā. Un pēc mēģinājuma var, protams, svinēt arī svētkus, kā piemēram Ronalda 18+ jubileja. Jā. Bet kādi vispār ir jūsu pašreizējie vērojumi, cik lielā mērā jauni cilvēki labprāt iesaistās koru kustībā un arī tad, kad dziesmu svētki nenotiek? Vai ir tā deksme
iet un apgūt repertuāru un attīstīt tās balsis un to līderību un to stāju, par ko mēs pirmīt runājām, ka tas taču ir tik vērtīgi un svarīgi. Tas notiek? Man domāt, ka ir daļa cilvēku, kuriem tas ir ļoti svarīgi. Man par pārsteigumu pat ir cilvēki, kuri saka, viņi, ja ir jāizvēlas starp dejošanu un kori, tad izvēlas kori. Tas man šķiet pārsteigums, bet ir tādi cilvēki redzēti. Ir noteikti daļa ir. Cilvēkiem patīk dziedāt, cilvēkiem patīk būt kopā un cilvēkiem patīk uzzināt jaunas lietas un apgūt jaunus skaņdarbus. Bet, protams, visvairāk patīk vecie skaņdarbi, jau zināmie. Bet kas ir tie šķēršļi, kas kavē mūsdienās cilvēkiem? Nu, ja mēs konkrēti par jauniešiem runājam, to vēlmi iesaistīties korī, ir kaut kas mainījies vērtībās salīdzinājumā ar laiku pirms 5, 10, 50 gadiem? Ir pārāk daudz iespēju? Es domāju, ir pārāk individuāls laikmets. Mūs tagad visu saudzina par individuāliem spēlētājiem. Nu, vēl es tā dzirdēju, ka kādi ir šķēršļi, bet manuprāt jau tieši šķēršļu nav. Bet nav jau tā dzinuļa, tā motīva trūkst kaut kāda, ja? Nav jau šķēršļu. Jo kora taču ir pieejama. Tad ir reiz nedēļā jāiet. Nu, tas nav šķērslis, tas ir, Telefons, draugi. Jā, te ir. Telefons, Tad ir draugi. jāmācās, tad ir skola, tad ir pats. Un tad vēl ir jāiet obligāti. Nepietiek, ka aiziet 2 reizes, vajag vēl. Tā disciplīna, tā organizētība, ko mēs jau runājam, ja, un tas var. Jā, nu ir cits laikmets, tas ir jāņem vērā, ka nebūs tā vairs kā bija. Tā nekad nebūs, jābūt ir kaut kam jaunam, jā, ir kaut kādiem, jāmeklē kaut kādi jauni laika motīvi, kā to dziedāšanu un kopā dziedāšanu atrast, ja, to pareizo, to stīgu kaut kādu. Ja. Man liekas, ka mēs bišķi nepareizus akcentus liekam dziesmu svētkiem kā tādiem. Mēs šausmīgi sajūsminamies par pašiem svētkiem, bet mums vajadzētu sajūsmināties par cilvēkiem, kas to dara. Un mums vajadzētu diterambus dziedāt tiem, kuri nāk 2 reizes nedēļā uz kori. Nevis pateikt, ka viņi ir tūdeliņi un ka viņi lai paši maksā par savām izklaidēm, jo es nevaru dabūt biļetes uz dziesmu svētkiem. Tādā ziņā pašdarbnieks nekādā veidā, amatieru mākslinieks nekādā veidā nav vainīgs par to, ka kāds nevar dabūt biļetes uz dziesmu svētkiem. Jā, man ir arī tāds bažas rodas, vai dziesmu svētki nav kļuvuši arī par tādu parādes, tādu tikai fasādi. Ja, kad, man ir bažas, ka tas nav tikai tā vienreiz 5 gados, kad vajag kaut kādu ļoti prestižu kaut ko izveidot, bet kur ir tā, vai tā straume, tā vēlme ir nepārtraukta, ja? Par to ir jāuztraucās. Te jau arī vēl tas, kad cilvēki daudz nemaz nezina to, ka ir dzīve starp dziesmu svētkiem, ir koru kustība, kas notiek visu laiku, ir braucieni, koncerti, ko ļoti daudz nemaz nezina īstenībā, ka tas dziesmu svētki ir viens labs, skaists atskaites punkts, bet pa vidu vēl notiek arī vēl daudzas citas skaistas lietas, ko cilvēks var piedzīvot. Un varbūt viņš nezina, ka viņš to var piedzīvot. Nemaz viņš domā, ka tikai ir viena dziesmu svētku koriem, bet kad ir vēl tik daudz kas cits, kas var būt. Tikai tad, ja tu nāc. Jā, man bija viens korists puisis, kurš atnāca uz koru uz dziesmu svētkiem, un pēc daudziem gadiem es viņu satiku, viņš jau dzied citā korī, viņš ir no Rīgas aizbraucis dzīvot uz laukiem, un viņš saka, Baiba, paldies tev, ka tu man iemācīji, ka koris nav tikai dziesmu svētki. Tas bija viņu vārdi. Un tajā pašā laikā kaut kas ar tiem koristiem mums ir jocīgi. Man viena draudzene no viena kora aizbrauc dzīvot uz Čehiju, tur viņa arī dzied korī. Viņa saka, mums ir izpārdotas biļetes korim, kora koncerti. Starp dziesmu svētkiem mūsējiem interesē tikai dziesmu svētku noslēguma koncerts. Tiešām mēs mīlam kora mūziku. Jo pārējā laikā dziesmu svētku sagatavošanas koncertu mēs dziedam zālē ar 5-10 cilvēkiem. Vienkārši kaut kas drusku ir greizi tajā sistēmā, jo cilvēkiem dziedāt patīk. Un kāpēc, piemēram, dejotāji nevar iedomāties, ka viņš varētu nokavēt mēģinājumu vai nebūtu uz koncertu, bet koris es te netikšu. Tātad kaut kas tajā uzstādījumā, koris tas ir pats par sevi saprotams. Tur jau ir visi. Tieši ar tevi, ar katru tevi, korī reiķinās vienalga, vai korī ir 25 cilvēki, vai korī ir 70 cilvēki, tu esi tur svarīgs. Bet tas nozīmē, ka reizēm tu vari izdomāt nezinu kādus motivējošus faktorus tautas valodā, burkānus, lai pateiktu, ka koris ir vērtība un te būs interesanti, un mēs varam aizbraukt uz tādiem un šādiem koncertiem, dziesmu svētkiem, pat ārzemēm, rīkot nometnes, bet ja cilvēks savā būtībā, kodolā nebūs noticējis un sapratis, ka tas tā ir,
tad jau, kā saka, tu vari uz galvas nostāties un nekas nesanāks. Jā, precīzi. Modri jums ar par šo kāds komentārs, jo jūs tomēr esat koru dziedāšanas veterāns. Gribu pastāstīt, kā mēs cenšamies ieiet sabiedrībā kaut kur. Nu, pirmkārt jau tas, ka mēs esam vīru kors. Un sievietes mūs aktīvi lūdz uz koncertiem. Un ir, kur aizbraukt, ir, kur padancot, padziedāt kopā un apsveikt, jo notiek pēc katras tikšanās arī ballīti, pēc tam padējot un tā. Tālāk mēs, diriģents mums vienreiz gadā organizē meteņu koncertu veltītu meteņiem. Un šajās reizēs mums ir liela piekrišana, mums ir pat 12-15 koris salido kopā. Un tāds pasākums, tas arī kaut kā neļauj tā atslābināties, lai gan iesaistīt jau ir ļoti grūti. Tagad arī viesības, ka notiek, vai mēs viesībās dziedam vairs. Labākā gadījumā karaoke uzliek, lai vārdus rāda priekšā. Un lai nav jādzied pašiem, lai knapi dzird, ko. Bet varbūt es atgriezīšu. Varbūt vai mēs tik sūdzamies, bet paši neko nedarām. Tas ir viens, ir kaut kāds balles, kuras tiešām beidzās ar dziedāšanu, un tad vairs nevar dabūt nost. Tad, kad ir uz tā viļņa, tad nost no tā viļņa nevar. Jā. Uzsākt ir ļoti grūti, jā. Uzsākšais. Bet ko es gribēju šeit piebilst, ka varbūt jāatgriežas pie tā, ko mēs sākām, ko arī diriģents Milzerājs, viņa pēdējā darba mūža tā tēma bija, viņš izglītoja bērndārza audzinātājus, mācīja, jāsāk no bērndārza, ja varbūt tiešām es tagad, man sievas maz bērni, viņi tagad iet viens folkloras grupiņā, otrs dejošanā, viņiem jau no bērndārza ir jāsāk, jādarbojās, ja. Es zinu, ka mūsu kolēģi arī daži ir aizgājuši strādāt bērndārzos tagad. Nu, tad vēlāk jau ir to, kas jau ir izlietas, to vairs nevar sasmelt, ja, tieši tā, ka no bērnības, bet no ģimenes īstenībā. Redziet, mēs arī, dziedoši ģimeni, ja, mēs dziedam balītājs, vairs ne. Arī skolu kori, taču ir skolas, kur vispār nav kora. Taisnība, jā. Bet Baiba, Aldana, jūsu ģimenē šīs muzikālās tradīcijas, diriģēšanas tradīcijas no jums arī turpinās tālāk? Nē. Mums ģimenē, diriģēt patīk visiem, bet ne kori. Es visi diezgan aktīvi tā. Katrs par sevi varam diriģēt. Bet toties Modris jau arī pirms šīs sarunas pačukstēja, ka dziedāšanas tradīcijas dāsni un pamatīgi turpinās arī viņa ģimenē. Jūs man atklājāt, ka ar savu kundzi jūs jau esat nosvinējuši briljanta kāzas. Jums ir 2 bērni, 4 mazbērni, 9 mazbērni, un vien no viņiem ir saistīts ar dziedāšanu. Pareizi? Jā, arī šodien es šeit debitēju ar jums, bet 2 man mazbērni, 3 pašlaik piedalās mazbērni, ja? Mazbērni, jā. Un Ronald, tavā ģimenes draugu lokā dziedāšanas, diriģēšanas tradīcijas, tu esi tāds pirmais aizsācējs, vai tas arī ir nācis pie tevis caur kaut ko? Pirmais. Pirmais dinastijā, jā. Pats izdomāja, ka jāmācās, tas viss ir, pats visu sāku darīt, un tad, jā. Pašvadīta mācīšana. Pašvadīta, bet sākumā tā arī bija, jā. Un moderni. Jā. Tad viss vēl priekšā. Absolūti, un cik daudz laika vēl priekšā. Tā kā viss vēl būs. Bet šīs sarunas noslēgumā es gribētu jums pavaicāt, ko jūs novēlat Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes korim 100. gada dienā. 2025. gadā svinam 100. dzimšanas dienu. Ko jūs novēlētu korim šogad un nākotnē? Vēl 100. Īsumā, lai ir. Galvenais, lai ir. Lai aug, lai attīstās, lai
lai skan. Ir līgo, lai top. Lai top un turās mūžīgi. Vai ne? Lai turās koris un lai saglabājas tās augstās ētiskās vērtības un tie standarti, ko savulaik šajā korī iedzīvināja jūsu vectēvs Jānis Milzerais, un lai tas tagad caur paudzēm un caur citiem cilvēkiem tiešām iet tālāk. Un liels paldies, ka jūs visi bijāt šodien šajā sarunā un par to, ka esat bijuši katrs savā unikālajā veidā sasaistē ar biedrību Latvijas Sarkanais Krusts un arī jaunatnes kori. Ar mani šodien kopā bija Modris Ziemelis, Aldans Milzerais, Baiba Milzerāja un Ronalds Rāviņš. Liels paldies, ka atradāt visi šodien laiku. Un paldies arī jums, skatītāji un klausītāji, ka bijāt visu šo laiku kopā ar mums. Un es ticu, ka tas arī jūsu prātā atvēra kādu jaunu lapusi un padziļināja izpratni par to, ko koru kustības vēsturē savulaik ir tiešām nesis Latvijas jaunatnes Sarkanā Krusta koris. Es saku paldies arī Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejam par sniegto atbalstu ar fotogrāfijām no muzeja krājuma, un saku paldies arī Jūrmalas muzeja pētniekam, vēsturniekam Mārtiņam Vesperim par konsultācijām un materiāliem. Informāciju par Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes gan simtgadi, gan arī citiem notikumiem meklējiet mūsu tīmekļa vietnē www.redcross.lv sadaļā jaunieši, kur simtgadēji ir izveidota atsevišķa lapuse ar aprakstiem un materiāliem, ko simtgadē mēs sākām apkopot un publicēt, bet to visu vēl turpināsim. Sekojiet līdzi arī aktualitātēm Latvijas Sarkanā Krusta un Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes sociālajos mēdījos, Facebook un Instagram. Un, protams, mums būs prieks tieši tevi satikt mūsu brīvprātīgo pulkā un arī kā kora dziedātāju. Raksti mums un tiekamies!